Šodien parādīšu jums Terraviejā slēgtu urbanizāciju ar šādiem te skatiem uz pilsētu, uz kalniem. Tur arī redzami Sāles ezeri. Esmu uz terases dienvidu pusē, tāpēc arī ir tik saulains. Terasīte ir liela, forša. Šeit apkārt ir daudz urbanizācijas, visas ir slēgtā tipa. Attiecīgi slēdzama teritorija, vienmēr ārā ir vieta, kur nolikt automašīnu. Pat tagad, kad ir it kā vasara, kad automašīnas ir daudz, tāpat var redzēt, kur novietot automašīnu ir. Urbanizācijā ir baseins, ko es jums arī parādīšu. Tātad šeit mums ir viesistaba. Viesistaba, no kuras var iziet gan uz virtuvi, gan uz abām guļamistabām. Tās es jums arī tūlīt parādīšu. Šeit arī ir sanmezgls ar vannu. Šī guļamistaba ir ar skatu uz citām urbanizācijām un arī ielu. Savukārt otra guļamistaba ar divguļamo gultu, iebūvējamu skapi, kā Spānijā. Tas jau ir tāds standarts. Un šeit pa logu jūs redzat baseinu, kurš burtiski ir dažu metru attālumā. Baseins ir liels, tā kā noteikti to būtu liederīgi jāizmanto. Lūk, un parādīšu jums vēlreiz, kā ir iekārtot šī te viesistaba. Šādi apartamenti ilgtermiņā var būt izīrējami par 800–850 eiro. Ir kondicionieris, ēdamgalds un attiecīgi neliela virtuve, taču viss nepieciešamais. Ir uzstādīta signalizācija. Šeit ir tāds vēl tāda neliels tāds stūrīts, kur salikt mantas, un šeit te mēs pakāpieniem noejot lejā varam iziet uz baseinu. Tā ka, ja jums šāds variants ir iepaticies, cena viņam ir priekš divām guļamistabām 160 000, ļoti interesanta. Tomēr jūs nedzīvojat dzīvoklī, bet jums šeit ir sajūta, ka jūs dzīvojat mājā. Jūs zināt, kas jādara, sazinieties ar mani, un es jums palīdzēšu noformēt. Šeit pat blakus ir veikali, tirdzniecības centrs, tāpēc ar infrastruktūru šeit viss ir kārtībā.